Labdien! Ir 2010. gada 2. oktobris, sestdiena. Pašlaik šeit notiek 10. Saeimas vēlēšanas. Tiesības piedalīties vēlēšanās ir visiem valstiesīgiem Latvijas pilsoņiem, kuri šodien vai iepriekš ir sasnieguši 18 gadu vecumu. Saeimas vēlēšanās vēlētāju reģistrs netiek lietots un vēlētāji drīkst balsot jebkurā iecirknī pēc izvēles. Šobrīd mēs atrodamies Rīgas 1. valsts ģimnāzijas iecirknī un noskaidrosim jaunākos un sensacionālākos notikumus. Cik un kādu vecumu cilvēku līdz šim brīdim ir nobalsojuši? Pulksten 12. mums bija jānodod tas balsu skaits, cik ir nobalsojuši. Uz to brīdi mums bija atnākuši 132 vēlētāji. Šobrīd es precīzi skaitu nevaru pateikt, mums 4 būs nākamais cipars, tādēļ ir 100 vienkārši pabeidīs. Un varbūt jums ir kāda informācija pieejama nāk vecuma gan vecāki cilvēki vai jaunieši vairāk tomēr? Man ir pēc tādas konkrētas informācijas mums nav, jo mēs tikai piefiksējam personu kodu un tas mums nesakojam līdz tādām vecuma grupām. Bet tā vizuāli skatoties, es teiktu, ka šeit nav visādi. Un es teiksim no žurnālistiem, kas te ir bijuši ienākuši, esmu dzirdējis, ka viņi savukārt uzsver, ka šeit ir tā, ka vairāk ir jauno cilvēku nekā, piemēram, citos iecirkņos. Un kad varētu būt zināmi pirmie provizoriskie rezultāti? Vispār, visa. Jā. 8 mēs taisam iecirkni. Grūti teikt, ja tas cilvēku plūsma būs tikpat liela, kā viņa šobrīd ir, tad droši vien, ka, pusnakts. Vai ir bijuši vēlēšanu norisē kādi sagadījumi un kā tie tiek risināti? Ir tā, ka cilvēks, izsaka kaut kādu pretenziju. Ja tā pretenzija ir tāda, ko es varu atbildēt mutiski, viņam, tas nav tāds ilgstošākais piemērs, ir vecāka gadu gājuma cilvēks sūdzās par to, ka ir apgaismojums. Tāds, kāds viņš ir. Mums ir 3 kabīnes, kurās mēs viņus varam ievest un to varam atrisināt. Tas ir tāda veida, ko mēs varam mutiski atrisināt. Ir mums arī viens cilvēks, kas ir iesniedzis pretenziju par to, ka viņam iesniegtajā vēlēšanu zīmju komplektā iztrūka vienas partijas zīme. Ja, par to tad mums ir rakstiskā sūdzība, un mēs arī to reģistrējam savā gaitas protokolā, un tur arī mums ir jāatraksta atbildi, kas tur ir. Kuras ir tās lietas, kas ietekmē jūsu šīs dienas izvēli? Noteikti pēdējo 4 gadu notikumu. Viennozīmīgi. Kādi tie būtu? To, ka mēs braucam ar vien lielākā un dziļākā bezdibenī ar mūsu patreizējiem valdošajiem politiķiem. Vienkārši izvēlējos kādu, kas nav bijis pie varas konkrēti tieši visā Latvijā. Laikam godīgums. No deputātu godīgums, cik es zinu. Tas noteikti nereklāmas. Es cenšos tas ignorēt. To visu. Diezgan daudz personīgas intereses. Tad teiksim, mana nostāja pret... Piemēram, attieksmes pret starptautiskajām lietām. Un par ko un kāpēc jūs šodien nobalsojāt? Drīkst jautāt? Es teikšu, ka es nobalsoju par zaļiem zemniekiem, bet par kuru konkrēti, kuriem es ievilku klusums, kuriem neteikšu. Par ko es gribu balsot? Un par ko jūs gribētu balsot? Tas jau ir paliek priekš man. Saraksts. Es nobalsoju par vienu. Es par visu Latvijai tieši tāpēc es saku par starptautiskajām lietām, jo es nevēlos, lai Latvija apvienotu ar Krieviju vai kaut ko tam līdzīgi. Kādu atbalstu no vēlētājiem jūsuprāt saņems jaunizveidotā partija, pēdējā partija? Jausmas. Es domāju, ka tas ir jaunatnes atbalsts. Es domāju, ka viņi pavēlu mazliet vispār kā pēdējā parādīja. Ja būtu ātrāk, tad tas humors būtu interesants. Vai vispār ir izdevīgi balsot par sīku partijām? Bet kādreiz tas būs lieli. Te jau viens liekas piemērs. Sīka partija un pēc tam. Un kāda nākotne jūs pēc šīm vēlēšanām, pēc 10 gadiem iedomājaties Latvijai? Es pieļauju, ka es gaidu vismaz nelielu uzlabojumu. Kādā ziņā? Tīri sociālā ziņā, gan tā, lai
īstenībā finansiāli, lai uzlabotos stāvoklis, lai vairāk tirgus vai ražošana aiziet atkal Latvijā. Ja es nodzīvošu, tad es paskatīšos, ka tu būsi iznācis. Kas, jūsuprāt, varētu mainīties sistēmā, politiskajā? Tas viss atkarīgs, cik gudri šodien būs vēlētāji. Tas tikai atkarīgs no vēlētājiem? Nu, kā citiem, es atvainu. Nu, kā tad cita? Vai no... Ja man galva ir uz pleciem, es daru tā, vai arī no politiķiem tomēr arī kaut kas ir? Bet vai viņam galva uz pleciem nav? Tas jājautā viņiem. Nu, tad jautājiet viņam. Cerēsim uz to labāk. Lai būtu darbs galvenais, lai jaunieši atgrieztos no īrijas, no Lielbritānijas, un lai te tiešām kaut kas iet uz augšu. Es jau ceru uz ekonomiskā līmeņa uzlabošanos un latviešu kultūras un kultūrālo vērtību nostiprināšanās un tādā garā. Jūs domājat, ka jūs esat nokavējis balsošanu? Jūs nepareizi domājat. Jo šajā iecirkņī un visos pārējos iecirkņos 10. Saeimu vēlēšanas notiks līdz 20:00. Šīs bija šī iecirkņa Rīgas 1. valsts ģimnāzijas svarīgākās aktualitātes. Kristīna Plūmīte, Inga Nikolajeva, speciāli SZF ievads žurnālistikā.